Dokuments numur 1. Vispārējais tēvs. Vispārējais tēvs ir visas radības dievs, visu lietu un būtņu pirmais avots un centrs. Vispirms domājiet par Dievu kā radītāju, tad kā vadītāju un visbeidzot kā bezgalīgu uzturētāju. Patiesība par vispārējo tēvu sāk atklāties cilvēcei, kad pravietis teica: Tu, Dievs, esi viens, nav neviena cita bez tevis. Tu esi radījis debesis un debesu debesis ar visiem to pulkiem, tu tās uzturi un vadi. Ar Dieva dēliem tika radīti visumi. Radītājs ieterpies gaismā kā drānās un izpleš debesis kā aizkaru. Tikai vispārējā tēva jēdziens, viens dievs daudzu dievu vietā, ļāva mirstīgajam cilvēkam saprast tēvu kā dievišķo radītāju un bezgalīgo vadītāju. Neskaitāmās planētu sistēmas tika radītas, lai tās galu galā apdzīvotu daudzi dažādi saprātīgu radību veidi, būtnes, kas varētu pazīt Dievu, saņemt dievišķo mīlestību un mīlēt viņu pretī. Visumu visums ir Dieva darbs un viņa daudzveidīgo radību mājvieta. Dievs radīja debesis un veidoja zemi. Viņš nodibināja visumu un neradīja šo pasauli veltīgi. Viņš to veidoja, lai tā būtu apdzīvota. Visas apgaismotās pasaules atzīst un pielūdz vispārējo tēvu, visas radības mūžīgo veidotāju un bezgalīgo uzturētāju. Visuma pēc visuma gribas radības ir uzsākušas garo paradīzes ceļojumu, aizraujošo cīņu mūžīgajā piedzīvojumā, lai sasniegtu Dievu tēvu. Laika bērnu transcendentais mērķis ir atrast mūžīgo Dievu, saprast dievišķo dabu, atzīt vispārējo tēvu. Dievu zinošām radībām ir tikai viena augstākā ambīcija, tikai viena dedzinoša vēlme, un tā ir kļūt savās sfērās tādiem, kā viņš, savā paradīzes personības pilnībā un sava taisnīgā pārākuma universālajā sfērā. No vispārējā tēva, kurš mājo mūžībā, ir izgājis augstākais mandāts: esiet pilnīgi, tāpat kā es esmu pilnīgs. Mīlestībā un žēlsirdībā paradīzes vēstneši ir nesuši šo dievišķo aicinājumu cauri laikmetiem un visumiem, pat līdz tādām zemām no dzīvniekiem celušām radībām kā Urantijas cilvēku rases. Šis lieliskais un universālais rīkojums tiekties pēc dievišķības pilnības sasniegšanas ir pirmais pienākums, un tam vajadzētu būt augstākajai ambīcijai visai pilnības dieva cīnošajai radībai. Šī iespēja sasniegt dievišķo pilnību ir galīgais un drošais liktenis visam cilvēka mūžīgajam garīgajam progresam. Urantijas mirstīgie diez vai var cerēt būt pilnīgi bezgalīgā nozīmē, bet cilvēkiem, sākot savu ceļu uz šīs planētas, ir pilnīgi iespējams sasniegt cildeno un dievišķo mērķi, ko bezgalīgais dievs ir nospraudis mirstīgajam cilvēkam. Un kad viņi sasniegs šo likteni, viņi visā, kas attiecas uz pašrealizāciju un prāta sasniegumiem, būs tikpat piepildīti savā dievišķās pilnības sfērā, kā pats Dievs ir savā bezgalības un mūžības sfērā. Šāda pilnība var nebūt universāla materiālajā nozīmē, neierobežota intelektuālajā tvērumā vai galīga garīgajā pieredzē, bet tā ir galīga un pilnīga visos galīgajos dievišķības aspektos attiecībā uz gribas pilnību, personības motivācijas pilnību un dieva apziņu. Tā ir patiesā nozīme dievišķajam pavēlei: esiet pilnīgi, tāpat kā es esmu pilnīgs, kas vienmēr mudina mirstīgo cilvēku uz priekšu un aicina viņu iekšup šajā garajā un aizraujošajā cīņā par arvien augstāku garīgu vērtību un patiesu visuma nozīmju sasniegšanu. Šī cildenā visuma dieva meklēšana ir augstākais piedzīvojums visu laika un telpas pasauļu iemītniekiem. Sadaļa numur 1. Tēva vārds.
No visiem vārdiem, ar kādiem Dievs Tēvs ir pazīstams visos visumos, visbiežāk sastopami tie, kas viņu apzīmē kā pirmo avotu un visuma centru. Pirmais Tēvs dažādos visumos un viena un tā paša visuma dažādos sektoros ir pazīstams ar dažādiem vārdiem. Vārdi, ko radība piešķir radītājam, lielā mērā ir atkarīgi no radības priekšstata par radītāju. Pirmais avots un visuma centrs nekad nav sevi atklājis ar vārdu, tikai ar dabu. Ja mēs ticam, ka esam šī radītāja bērni, ir tikai dabiski, ka galu galā mēs viņu sauksim par tēvu. Bet tas ir mūsu pašu izvēlēts vārds, un tas izriet no mūsu personisko attiecību atzīšanas ar pirmo avotu un centru. Vispārējais Tēvs nekad neuzspiež nekādu patvaļīgu atzīšanu, formālu pielūgsmi vai verdzisku kalpošanu visumu saprātīgajām gribas radībām. Laika un telpas pasauļu evolūcijas iemītniekiem pašiem savās sirdīs ir jāatzīst, jāmīl un brīvprātīgi jāpielūdz viņš. Radītājs atsakās piespiest vai uzspiest savu materiālo radības garīgi brīvās gribas pakļaušanos. Cilvēka gribas sirsnīga veltīšana tēva gribas pildīšanai ir cilvēka visizcilākā dāvana Dievam. Patiesībā šāda radības gribas iesvētīšana ir cilvēka vienīgā iespējamā patiesas vērtības dāvana paradīzes tēvam. Dievā cilvēks dzīvo, kustas un ir. Nav nekā, ko cilvēks varētu dot Dievam, izņemot šo izvēli pakļauties tēva gribai. Un šādi lēmumi, ko pieņem visumu saprātīgās gribas radības, veido tās patiesās pielūgsmes realitāti, kas ir tik apmierinoša radītāja tēva mīlestības pārvaldītajai dabai. Kad jūs reiz būsiet patiesi apzinājušies Dievu, kad būsiet patiesi atklājuši majestātisko radītāju un sākuši pieredzēt dievišķā vadītāja iekšējās klātbūtnes apziņu, tad atbilstoši savai apgaismībai un atbilstoši veidam un metodei, kādā dievišķie dēli atklāja Dievu, jūs atradīsiet vispārējam tēvam vārdu, kas atbilstoši izteiks jūsu priekšstatu par pirmo lielo avotu un centru. Un tā, dažādās pasaulēs un dažādos visumos, radītājs kļūst pazīstams ar daudziem apzīmējumiem, kas attiecību garā visi nozīmē to pašu. Bet vārdos un simbolos katrs vārds apzīmē viņa vietas pakāpi, dziļumu, jebkuras dotās valstības radību sirdīs. Tuvu visumu visuma centram, vispārējais tēvs parasti ir pazīstams ar vārdiem, kurus var uzskatīt par pirmo avotu. Tālāk telpas visumos termini, ko lieto, lai apzīmētu vispārējo tēvu, biežāk nozīmē visuma centru. Vēl tālāk, zvaigžņotajā radībā viņš ir pazīstams kā jūsu vietējā visuma galvenajā mītnes pasaulē, kā pirmais radošais avots un dievišķais centrs. Vienā tuvējā zvaigznājā Dievu sauc par visumu tēvu, citā par bezgalīgo uzturētāju, un austrumos par dievišķo vadītāju. Viņš ir arī apzīmēts kā gaismu tēvs, dzīvības dāvana un visvarenais. Tajās pasaulēs, kur paradīzes dēls ir nodzīvojis dāvājuma dzīvi, Dievs parasti ir pazīstams ar kādu vārdu, kas norāda uz personiskām attiecībām, maigu pieķeršanos un tēvišķu ziedošanos. Jūsu zvaigznāja galvenajā mītnē Dievu dēvē par vispārējo tēvu, un uz dažādām planētām jūsu vietējā apdzīvoto pasauļu sistēmā viņš dažādi pazīstams kā tēvu tēvs, paradīzes tēvs, Havonas tēvs un gara tēvs. Tie, kas pazīst Dievu caur paradīzes dēlu dāvājumu atklāsmēm, galu galā padodas radības radītāja asociācijas aizkustinošo attiecību sentimentālajam aicinājumam un sauc Dievu par mūsu tēvu. Uz dzimumu radību planētas, pasaulē, kur vecāku emociju impulsi ir iedzimti tās saprātīgo būtņu sirdīs, termins tēvs kļūst par ļoti izteiksmīgu un piemērotu vārdu mūžīgajam Dievam. Viņš vislabāk ir pazīstams visuniversālāk atzīts uz jūsu planētas, Urantijas, ar vārdu Dievs. Vārdam, ko viņam dod, ir maza nozīme. Nozīmīgi ir tas, ka jums viņš būtu jāpazīst un jātiecas kļūt līdzīgiem viņam. Jūsu senie pravieši viņu patiesi sauca par mūžīgo Dievu un atsaucās uz viņu kā uz to, kurš mājo mūžībā. Sadaļa numur 2. Dieva realitāte.
Dievs ir primārā realitāte garu pasaulē. Dievs ir patiesības avots prāta sfērās. Dievs apēno visu materiālajās valstībās. Visām radītājām saprātīgajām būtnēm Dievs ir personība, un visumu visumam viņš ir mūžīgās realitātes pirmais avots un centrs. Dievs nav ne cilvēkveidīgs, ne mašīnveidīgs. Pirmais tēvs ir vispārējs gars, mūžīga patiesība, bezgalīga realitāte un tēva personība. Mūžīgais Dievs ir bezgalīgi vairāk nekā idealizēta realitāte vai personificēts visums. Dievs nav vienkārši cilvēka augstākā vēlme, objektificēts mirstīgā meklējums. Dievs nav arī tikai jēdziens, taisnīguma spēka potenciāls. Vispārējais tēvs nav dabas sinonīms, nedz arī viņš ir personificēts dabas likums. Dievs ir transcendenta realitāte, nevis tikai cilvēka tradicionālais priekšstats par augstākajām vērtībām. Dievs nav garīgo nozīmju psiholoģiska fokusēšana, nedz arī viņš ir cilvēka cildenākais darbs. Dievs var būt jebkurš no šiem jēdzieniem, vai visi tie kopā cilvēku prātos, bet viņš ir vairāk. Viņš ir glābjoša persona un mīlošs tēvs visiem, kas bauda garīgu mieru uz zemes un kas ilgojas piedzīvot personības pestīšanu pēc nāves. Dieva esamības aktualitāte cilvēka pieredzē demonstrē dievišķās klātbūtnes mājoklis, no paradīzes sūtītais garīgais uzraugs, kas dzīvo cilvēka mirstīgajā prātā, un tur palīdz attīstīt nemirstīgo dvēseli mūžīgai pestīšanai. Šī dievišķā saskaņotāja klātbūtne cilvēka prātā atklāja 3 pieredzes parādības. 1. Intelektuālā spēja pazīt Dievu, Dieva apziņa. 2. Garīgais mudinājums atrast Dievu, Dieva meklēšana. 3. Personības ilgas būt līdzīgam Dievam, no visas sirds vēlēšanās pildīt Tēva gribu. Dieva esamību nekad nevar pierādīt ar zinātnisku eksperimentu vai ar loģiskas dedukcijas tīro saprātu. Dievu var apzināties tikai cilvēka pieredzes sfērās, tomēr patiesas priekšstats par Dieva realitāti ir saprātīgs loģikai, ticams filozofijai, būtisks reliģijai un neaizstājams jebkurai cerībai uz personības pestīšanu. Tie, kas pazīst Dievu, ir piedzīvojuši viņa klātbūtnes faktu. Šādi Dievu zinoši mirstīgie savā personiskajā pieredzē glabā vienīgo pozitīvo pierādījumu dzīvā Dieva esamībai, ko viens cilvēks var piedāvāt otram. Dieva esamība ir pilnīgi ārpus jebkādas demonstrēšanas iespējas, izņemot kontaktu starp cilvēka prāta Dieva apziņu un domu saskaņotāja Dieva klātbūtni, kas mājo mirstīgajā intelektā un ir dāvāts cilvēkam kā vispārējā tēva brīva dāvana. Teorētiski jūs varat domāt par Dievu kā radītāju, un viņš ir paradīzes un pilnības centrālā visuma personiskais radītājs, bet laika un telpas visumus visus rada un organizē paradīzes radītāju dēlu korpuss. Vispārējais tēvs nav Nebadona vietējā visuma personiskais radītājs. Visums, kurā jūs dzīvojat, ir viņa dēla Mihaela radījums. Lai gan tēvs personiski nerada evolucionāros visumus, viņš tos kontrolē daudzās to universālajās attiecībās un noteiktās to fizisko, prāta un garīgo enerģiju izpausmēs. Dievs tēvs ir paradīzes visuma personiskais radītājs un sadarbībā ar mūžīgo dēlu visu pārējo personisko visumu radītāju radītājs. Kā fizisks vadītājs materiālajā visumā, pirmais avots un centrs darbojas mūžīgās paradīzes salas musturos, un caur šo absolūto gravitācijas centru mūžīgais Dievs īsteno kosmisko pārraudzību pār fizisko līmeni vienādi, gan centrālajā visumā, gan visā visuma visumā. Kā prāts, Dievs darbojas bezgalīgā gara dievībā. Kā gars, Dievs izpaužas mūžīgā dēla personā un mūžīgā dēla dievišķo bērnu personās. Šī pirmā avota un centra savstarpējā saistība ar līdzvērtīgām paradīzes personām un absolūtiem nekādā veidā neizslēdz vispārējā tēva tiešu personisku darbību visā radībā un visos tās līmeņos. Caur sava sadrumstalotā gara klātbūtni radītājs tēvs uztur tūlītēju kontaktu ar saviem radītajiem bērniem un saviem radītajiem visumiem. Sadaļa numur 3.
Dievs ir vispārējs gars. Dievs ir gars, viņš ir universāla garīga klātbūtne. Vispārējais tēvs ir bezgalīga garīga realitāte. Viņš ir suverēns, mūžīgs, nemirstīgs, neredzams un vienīgais patiesais Dievs. Lai gan jūs esat Dieva pēcnācēji, jums nevajadzētu domāt, ka tēvs ir līdzīgs jums formā un miesas būvē, jo ir teikts, ka jūs esat radīti pēc viņa tēla, ar noslēpumainajiem uzraugiem, kas nosūtīti no viņa mūžīgās klātbūtnes centrālā mājokļa. Garu būtnes ir reālas, neskatoties uz to, ka tās ir neredzamas cilvēka acīm, pat ja tām nav miesas un asiņu. Sens redzētājs teica: Lūk, viņš paiet man garām un es viņu neredzu, viņš iet tālāk, bet es viņu neustveru. Mēs varam pastāvīgi novērot Dieva darbus, mēs varam būt ļoti apzinīgi par viņa majestātiskās vīcības materiālajiem pierādījumiem, bet reti mēs varam skatīt viņa dievišķības redzamo izpausmi, pat neieraudzīt viņa deleģētā cilvēkā mītošā gara klātbūtni. Vispārējais tēvs nav neredzams tāpēc, ka viņš slēpjas no zemām radībām, ar materiālistiskiem trūkumiem un ierobežotiem garīgiem dotumiem. Situācija drīzāk ir šāda. Tu nevari redzēt manu seju, jo neviens mirstīgais nevar mani redzēt un palikt dzīvs. Neviens materiāls cilvēks nevarētu skatīt garu Dievu un saglabāt savu mirstīgo eksistenci. Dievišķās personības klātbūtnes godība un garīgais spožums nav pieejams zemākām garu būtņu grupām vai jebkurai materiālo personību kārtai. Tēva personiskās klātbūtnes garīgais spožums ir gaisma, kurai neviens mirstīgs cilvēks nevar tuvoties, kuru neviens materiāls redījums nav redzējis un nevar redzēt. Bet nav nepieciešams redzēt Dievu ar miesas acīm, lai viņu saskatītu ar garīgota prāta ticības redzējumu. Vispārējā tēva garīgo dabu pilnībā dala viņa līdzās pastāvošais es, paradīzes mūžīgais dēls. Gan tēvs, gan dēls vienādā mērā dala universālo un mūžīgo garu pilnībā un bez ierunām ar savu kopīgo personības līdzvērtīgo partneri, bezgalīgo garu. Dieva gars pats par sevi ir absolūts, dēlā tas ir nenosacīts, garā universāls un visos un caur visiem tiem bezgalīgs. Dievs ir universāls gars, Dievs ir universāla persona. Galīgās radības augstākā personiskā realitāte ir gars. Personiskā kosmosa galvenā realitāte ir absolūtais gars. Tikai bezgalības līmeņi ir absolūti, un tikai šādos līmeņos pastāv galīga vienotība starp matēriju, prātu un garu. Visumos Dievs tēvs potenciāli ir matērijas, prāta un gara pārvaldnieks. Tikai ar savu plašo personības aploku Dievs tieši saskarās ar savas plašās gribas radības personībām, bet viņš ir sasniedzams, ārpus paradīzes, tikai savu sadrumstaloto entitāšu klātbūtnē. Dieva griba ir izplatīta visumos. Šis paradīzes gars, kas mājo laika mirstīgo prātos un tur veicina izdzīvojošās radības nemirstīgās dvēseles evolūciju, ir no vispārējā tēva dabas un dievišķības. Bet šādu evolucionāro radību prāti rodas vietējos visumos, un tiem jāiegūst dievišķā pilnība, sasniedzot tās pieredzes transformācijas garīgā sasniegumā, kas ir neizbēgams rezultāts radības izvēlei darīt tēva gribu debesīs. Cilvēka iekšējā pieredzē prāts ir saistīts ar matēriju. Šādi ar matēriju saistīti prāti nevar izdzīvot mirstīgo nāvi. Izdzīvošanas tehnika ir ietvērta tajās cilvēka gribas pielāgošanās un tajās mirstīgā prāta transformācijās, ar kuru palīdzību šāds dievu apzinošs intelekts pakāpeniski kļūst par gara mācītu un galu galā par gara vadītu. Šī cilvēka prāta evolūcija no matērijas asociācijas uz gara savienību noved pie mirstīgā prāta potenciāli garīgo fāru pārvēršanās par nemirstīgās dvēseles moroncijas realitātēm. Mirstīgais prāts, kas pakļauts matērijai, ir lemts kļūt arvien materiālāks un līdz ar to ciest galīgu personības iznīcību. Prāts, kas nodots garam, ir lemts kļūt arvien garīgāks un galu galā sasniegt vienotību ar izdzīvojošo un vadošo dievišķo garu un šādā veidā sasniegt pestīšanu un personības esamības mūžību.
Es nāku no mūžīgā, un esmu atkārtoti atgriezies vispārējā tēva klātbūtnē. Es zinu par pirmā avota un centra, mūžīgā un vispārējā tēva aktualitāti un personību. Es zinu, ka lai gan lielais Dievs ir absolūts, mūžīgs un bezgalīgs, viņš ir arī labs, dievišķs un žēlīgs. Es zinu lielo deklarāciju patiesību. Dievs ir gars un Dievs ir mīlestība. Un šīs divas īpašības vispilnīgāk tiek atklātas visumam mūžīgajā dēlā. Sadaļa numur 4. Dieva noslēpums. Dieva pilnības bezgalība ir tāda, ka tā viņu mūžīgi padara par noslēpumu, un lielākais no visiem neaptveramiem Dieva noslēpumiem ir dievišķās mājvietas fenomens mirstīgo prātos. Veids, kādā vispārējais tēvs mīt kopā ar laika radībām, ir visdziļākais no visiem visuma noslēpumiem. Dievišķā klātbūtne cilvēka prātā ir noslēpumu noslēpums. Mirstīgo fiziskie ķermeni ir Dieva tempļi. Neskatoties uz to, ka suverēnie radītāji dēli tuvojas savu apdzīvoto pasauļu radībām un pievelk visus cilvēkus pie sevis, lai gan viņi stāv pie apziņas durvīm un klauvē un priecājas ienākt pie visiem, kas atvērs savu sirdžu durvis, lai gan pastāv šī intīmā personiskā kopība starp radītājiem dēliem un viņu mirstīgajām radībām, tomēr mirstīgajiem cilvēkiem ir kaut kas no paša Dieva, kas faktiski mīt viņos. Viņu ķermeņi ir tā tempļi. Kad jūs šeit lejā būsiet pabeiguši, kad jūsu ceļš laicīgajā formā uz zemes būs noskriets, kad jūsu pārbaudījuma ceļojums miesā būs beidzies, kad putekļi, kas veido mirstīgo mājokli, atgriezīsies zemē, no kurienes tie nākuši, tad tiek atklāts, mītošais gars atgriezīsies pie Dieva, kas to devis. Katrā šīs planētas morālajā būtnē mīt Dieva fragments, dievišķības daļa. Tas vēl nav jūsu īpašums, bet tas ir apzināti paredzēts, lai kļūtu par vienu ar jums, ja jūs izdzīvosiet mirstīgo eksistenci. Mēs pastāvīgi saskaramies ar šo Dieva noslēpumu, mūs mulsina viņa bezgalīgās labestības, bezgalīgās žēlastības, nepārspējamās gudrības un lieliskā rakstura nebeidzamās patiesības panorāmas pieaugošā atklāsenās. Dievišķais noslēpums slēpjas iedzimtajā atšķirībā, kas pastāv starp galīgo un bezgalīgo, laicīgo un mūžīgo, laika telpas adību un vispārējo radītāju, materiālo un garīgo, cilvēka nepilnību un paradīzes dievības pilnību. Vispārējās mīlestības Dievs nemainīgi izpaužas katrai savai radībai līdz pilnībai, kādā šī radība spēj garīgi aptvert dievišķās patiesības, skaistuma un labestības īpašības. Katrai garīgajai būtnei un katrai mirstīgajai radībai, katrā sfērā un katrā visuma pasaulē, vispārējais tēvs atklāja visu savu žēlīgo un dievišķo sevi, ko šādas garīgās būtnes un šādas mirstīgās radības var saskatīt vai saprast. Dievs nešķiro personas, ne garīgas, ne materiālas. Dievišķā klātbūtne, ko jebkurš visuma bērns bauda jebkurā dotajā brīdī, ir ierobežota tikai ar šādas radības spēju saņemt un saskatīt supermateriālās pasaules garīgās aktualitātes. Kā realitāte cilvēka garīgajā pieredzē Dievs nav noslēpums, bet mēģinot izskaidrot garīgās pasaules realitātes materiālās kārtas fiziskajiem prātiem, parādās noslēpums. Noslēpumi tik smalki un tik dziļi, ka tikai Dievu zinoša mirstīgā ticības tvēriens var sasniegt filozofisko brīnumu, bezgalīgā atzīšanu no galīgā, mūžīgā Dieva saskatīšanu no laika un telpas materiālo pasauļu evolūcijas mirstīgajiem. Sadaļa numur 5. Vispārējā tēva personība. Neļaujiet Dieva lielumam, viņa bezgalībai, aizēnot vai aptumšot viņa personību. Vai tas, kurš radīs ausi, nedzirdēs? Vai tas, kurš veidojas aci, neredzēs? Vispārējais tēvs ir dievišķās personības virsotne. Viņš ir personības izcelsme un liktenis visā radībā. Dievs ir gan bezgalīgs, gan personisks. Viņš ir bezgalīga personība. Tēvs ir patiesi personība, neskatoties uz to, ka viņa personas bezgalība viņu uz visiem laikiem novieto ārpus materiālo un galīgo būtņu pilnīgas izpratnes.
Dievs ir daudz vairāk nekā personība, kā to saprot cilvēka prāts. Viņš ir pat daudz vairāk nekā jebkurš iespējamais superpersonības jēdziens. Bet ir pilnīgi veltīgi apspriest šādus nesaprotamus dievišķās personības jēdzienus ar materiālu radību prātiem, kuru maksimālais priekšstats par esamības realitāti sastāv no idejas un ideāla par personību. Materiālās radības augstākais iespējamais priekšstats par vispārējo radītāju ir ietverts cildenās dievišķās personības idejas garīgos ideālos. Tādēļ, lai gan jūs varat zināt, ka Dievam ir jābūt daudz vairāk nekā cilvēka priekšstatam par personību, jūs tikpat labi zināt, ka vispārējais tēvs nekādi nevar būt kaut kas mazāks par mūžīgu, bezgalīgu, patiesu, labu un skaistu personību. Dievs neslēpjas no nevienas savas radības. Viņš nav pieejams tik daudzām būtņu kārtām tikai tāpēc, ka viņš mājo gaismā, kurai neviens materiāls radījums nevar tuvoties. Dievišķās personības milzīgums un diženums ir ārpus nepilnveidotā evolūcionāro mirstīgo prāta tvēruma. Viņš mēra ūdeņus savā saujā, mēra visumu ar savu plaukstu. Tas ir viņš, kurš sēž uz zemes apļa, kurš izpleša debesis kā aizkarunu un izklāj tās kā visumu, kurā mājot. Paceliet savas acis augšup un skatieties, kas visas šīs lietas ir radījis, kurš izved to pasaules pēc skaita un sauc tās visas vārdā. Un tā ir taisnība, ka Dieva neredzamās lietas daļēji tiek saprastas caur radītajām lietām. Šodien, un tādi, kādi jūs esat, jums ir jāsaskata neredzamais radītājs caur viņa daudzveidīgo un daudzpusīgo radību, kā arī caur viņa dēlu un to daudzo padoto atklāsmi un kalpošanu. Lai gan materiālie mirstīgie nevar redzēt Dieva personu, viņiem vajadzētu priecāties par pārliecību, ka viņš ir persona. Ar ticību pieņemt patiesību, kas attālo, ka vispārējais tēvs tik ļoti mīlēja pasauli, ka nodrošināja tās zemo iemītnieku mūžīgo garīgo progresu, ka viņš priecājas par saviem bērniem. Dievam netrūkst nevienas no tām pārcilvēciskajām un dieviškajām īpašībām, kas veido perfektu, mūžīgu, mīlošu un bezgalīgu radītāja personību. Vietējās radībās, izņemot supervisuma personālu, Dievam nav personiskas vai rezidenciālas izpausmes, izņemot paradīzes radītājus dēlus, kas ir apdzīvoto pasauļu tēvi un vietējo visumu suverēņi. Ja radības ticība būtu pilnīga, tā noteikti zinātu, ka redzot radītāju dēlu, tā ir redzējusi vispārējo tēvu. Meklējot tēvu, tā neprasītu un negaidītu redzēt citu kā dēlu. Mirstīgais cilvēks vienkārši nevar redzēt Dievu, kamēr viņš nav sasniedzis pilnīgu gara transformāciju un faktiski nav sasniedzis paradīzi. Paradīzes radītāju dēlu daba neietver visus pirmā lielā avota un centra bezgalīgās dabas universālās absolūtības nenosacītos potenciālus, bet vispārējais tēvs ir visādā ziņā dievišķi klātesošs radītājos dēlos. Tēvs un viņa dēli ir viens. Šie Mihaela kārtas paradīzes dēli ir perfektas personības, pat paraugs visai vietējā visuma personībai, sākot no spožās un rīta zvaigznes līdz pat zemākajai cilvēka radībai, kas progresē dzīvnieku evolūcijā. Bez Dieva un bez viņa lielās un centrālās personas nebūtu personības visā plašajā visumā. Dievs ir personība. Neskatoties uz to, ka Dievs ir mūžīgs spēks, maistātiska klātbūtne, transcendentāls ideāls un krāšņas gars, lai gan viņš ir viss tas un bezgalīgi vairāk, tomēr viņš ir patiesi un mūžīgi perfekta radītāja personība. Persona, kas var zināt un būt zināma, kas var mīlēt un būt mīlēta, un tāda, kas var ar mums draudzēties. Kamēr jūs varat būt pazīstami, kā citi cilvēki ir bijuši pazīstami, kā Dieva draugi. Viņš ir reāls gars un garīga realitāte. Kad mēs redzam vispārējo tēvu atklātu visā viņa visumā, kad mēs viņu saskatām mītošu savās neskaitāmajās radībās, kad mēs viņu redzam viņa suverēno dēlu personās, kad mēs turpinam sajust viņa dievišķo klātbūtni šeit un tur, tudu un tālu, nešaubīsimies un neapšaubīsim viņa personības pārākumu.
Neskatoties uz visiem šiem plašajiem izplatījumiem, viņš paliek patiesa persona un mūžīgi uztur personisku saikni ar neskaitāmiņiem savu radību pulkiem, kas izkaisīti pa visu visuma visumu. Ideja par vispārējā tēva personību ir paplašināts un patiesāks dieva jēdziens, kas cilvēcei galvenokārt nācis caur atklāsmi. Saprāts, gudrība un reliģiskā pieredze visi norāda un netieši liecina par dieva personību, bet tie to pilnībā neapstiprina. Pat mītošais domu saskaņotājs ir pirmspersonisks. Jebkuras reliģijas patiesums un briedums ir tieši proporcionāls tās priekšstatam par dieva bezgalīgo personību un tās izpratnei par dievības absolūto vienotību. Ideja par personisku dievību tad kļūst par reliģiskā brieduma mēru pēc tam, kad reliģija vispirms ir formulējusi dieva vienotības jēdzienu. Primitīvajai reliģijai bija daudz personisku dievu, un tie tika veidoti pēc cilvēka tēla. Atklāsme apstiprina dieva personības jēdziena pamatotību, kas ir tikai iespējams zinātniskajā pirmā cēloņa postulātā un ir tikai provizoriski ieteikts filozofiskajā idejā par vispārējo vienotību. Tikai ar personības pieeju jebkura persona var sākt saprast dieva vienotību. Noliedzot pirmā avota un centra personību, paliek tikai izvēle starp divām filozofiskām dilemmām – materiālismu vai panteismu. Kontemplējot dievību, personības jēdziens ir jāatbrīvo no korporalitātes idejas. Materiāls ķermenis nav nepieciešams personībai ne cilvēkā, ne dievā. Korporalitātes kļūda parādās abās cilvēka filozofijas galējībās. Materiālismā, tā kā cilvēks zaudē savu ķermeni nāvē, viņš pārstāja eksistēt kā personība. Panteismā, tā kā dievam nav ķermeņa, viņš tādēļ nav persona. Pārcilvēciskais progresējošās personības tips darbojas prāta un gara savienībā. Personība nav vienkārši dieva atribūts, tā drīzāk apzīmē koordinētās bezgalīgās dabas un vienotās dievišķās gribas totalitāti, kas izpaužas mūžībā un universālumā perfektā izteiksmē. Personība, augstākajā nozīmē, ir dieva atklāsme visumu visumam. Dievs, būdams mūžīgs, universāls, absolūts un bezgalīgs, neaug zināšanās un nepieaug gudrībā. Dievs neiegūst pieredzi, kā to varētu iedomāties vai saprast galīgs cilvēks, bet viņš savas mūžīgās personības sfērās bauda tās nepārtrauktās pašrealizācijas paplašināšanās, kas noteiktā veidā ir salīdzināmas ar un analogas jaunās pieredzes iegūšanai, ko piedzīvo evolūcionāro pasauļu galīgās radības. Bezgalīgā dieva absolūtā pilnība liktu viņam ciest no briesmīgajiem nenosacītās pilnības galīguma ierobežojumiem, ja nebūtu fakts, ka vispārējais tēvs tiekši piedalās katras nepilnīgās dvēseles personības cīņā, plašajā visumā, kura ar dievišķu palīdzību cenšas pacelties uz garīgi pilnīgām pasaulēm augšā. Šī progresīvā, katras garīgās būtnes un katras mirstīgās radības pieredze visā visumu visumā ir daļa no tēva arvien paplašinošās dievības apziņas par nebeidzamo dievišķo nepārtrauktas pašrealizācijas apli. Tas ir burtiski patiesība. Visās jūsu ciešanās viņš cieš. Visos jūsu triumfos viņš triumfē jūsos un ar jums. Viņa pirmspersoniskais dievišķais gars ir reāla daļa no jums. Paradīzes sala reaģē uz visām visuma fiziskajām metamorfozēm. Mūžīgais dēls ietver visas radības gara impulsus. Līdzdalībnieks ietver visu paplašinošā kosmosa prāta izpausmi. Vispārējais tēvs dievišķās apziņas pilnībā apzinās visu individuālo pieredzi, ko piedzīvo paplašinošie prāti un augšupejošie gari katrai entitātei, būtnei un personībai visā laika un telpas evolucionārajā radībā. Un tas viss ir burtiski patiesība, jo viņā mēs visi dzīvojam, kustamies un esam. Sadaļa numur 6. Personība visumā. Cilvēka personība ir laika telpas tēla ēna, ko met dievišķā radītāja personība. Un nevienu aktualitāti nekad nevar adekvāti saprast, pētot tās ēnu. Ēnas jāinterpretē, pamatojoties uz patieso substanci. Dievs zinātnei ir cēlonis, filozofijai ideja, reliģijai persona, pat mīlošs debesu tēvs.
Dievs zinātniekam ir primārs spēks, filozofam vienotības hipotēze, reliģiozam cilvēkam dzīva garīga pieredze. Cilvēka nepietiekamo priekšstatu par vispārējā tēva personību var uzlabot tikai cilvēka garīgais progress visumā, un tas kļūs patiesi adekvāts tikai tad, kad laika un telpas svētceļnieki beidzot sasniegs dzīvā Dieva dievišķo apskāvienu paradīzē. Nekad nezaudējiet no redzesloka pretējos viedokļus par personību, kā to uztver Dievs un cilvēks. Cilvēks skatās un saprot personību, skatoties no galīgā uz bezgalīgo. Dievs skatās no bezgalīgā uz galīgo. Cilvēkam ir viszemākais personības tips, Dievam visaugstākais, pat augstākais, galvenais un absolūtais. Tādēļ labākiem priekšstatiem par dievišķo personību bija pacietīgi jāgaida uzlabotu ideju par cilvēka personību parādīšanās, īpaši uz uzlabotu gan cilvēka, gan dievišķās personības atklāsmi radītāja dēla Mihaila Urantijas dāvājuma dzīvē. Pirms personiskais dieviškais gars, kas mājo mirstīgajā prātā, savā klātbūtnē nes pamatotu pierādījumu savai faktiskajai esamībai. Bet dievišķās personības jēdzienu var aptvērt tikai ar patiesas, personiskas reliģiskās pieredzes garīgo ieskatu. Jebkuru personu, cilvēcisku vai dievišķu, var pazīt un saprast pilnīgi neatkarīgi no šīs personas ārējām reakcijām vai materiālās klātbūtnes. Draudzības starp divām personām ir nepieciešama zināma morālā piederība un garīgā harmonija. Mīloša personība diez vai var sevi atklāt nemīlošai personai. Pat lai tuvotos dievišķas personības pazīšanai, visiem cilvēka personības dotumiem ir pilnībā jāvelta šim centienam. Pusovičs, daļaris veltījums būs neefektīvs. Jo pilnīgāk cilvēks saprot sevi un novērtē savu līdzcilvēku personības vērtības, jo vairāk viņš ilgosies pazīt sākotnējo personību, un jo nopietnāk šāds dievu zinošs cilvēks centīsies kļūt līdzīgs sākotnējai personībai. Jūs varat strīdēties par viedokļiem par Dievu, bet pieredze ar viņu un viņā pastāv pāri visām cilvēciskajām pretrunām un tīri intelektuālai loģikai. Dievu zinošs cilvēks apraksta savas garīgās pieredzes nevis lai pārliecinātu neticīgos, bet gan ticīgo izglītošanai un savstarpējam gandarījumam. Pieņemt, ka visums var būt pazīstams, ka tas ir saprotams, ir pieņemt, ka visums ir prāta radīts un personības pārvaldīts. Cilvēka prāts var uztvert tikai citu prātu prāta parādības, vai tie būtu cilvēciski vai pārcilvēciski. Ja cilvēka personība var piedzīvot visumu, tad šajā visumā kaut kur ir apslēpts dievišķs prāts un reāla personība. Dievs ir gars, gara personība. Cilvēks arī ir gars, potenciāla gara personība. Jēzus no Nāceretes sasniedza šī gara personības potenciāla pilnīgu realizāciju cilvēka pieredzē. Tādēļ viņa dzīve, piepildot tēva gribu, kļūst par cilvēka visreālāko un ideālāko dieva personības atklāsmi. Lai gan vispārējā tēva personību var aptvert tikai faktiskā reliģiskā pieredzē, Jēzus zemes dzīvē mūs iedvesmo perfekta šādas dieva personības realizācijas un atklāsmes demonstrācija patiesi cilvēciskā pieredzē. Sadaļa numur 7. Personības jēdziena garīgā vērtība. Kad Jēzus runāja par dzīvo Dievu, viņš atsaucās uz personisku dievību, tēvu debesīs. Dievības personības jēdziens veicina sadraudzību, tas atbalsta saprātīgu pielūgsmi, tas veicina atsvaidzinošu uzticēšanos. Mīiedarbība var notikt starp nepersoniskām lietām, bet ne sadraudzība. Tēva un dēla sadraudzības attiecības, kā starp Dievu un cilvēku, nevar baudīt, ja abi nav personas. Tikai personības var sazināties viena ar otru, lai gan šo personisko sazinu var ievērojami veicināt tieši tādas nepersoniskas entitātes kā domu saskaņotājs klātbūtne. Cilvēks nesasniedz savienību ar Dievu tā, kā ūdens lāse varētu atrast vienotību ar okeānu. Cilvēks sasniedz dievišķo savienību ar progresīvu savstarpēju garīgu saziņu.
Ar personības saskarsmi ar personisko Dievu, arvien vairāk sasniedzot dievišķo dabu caur sirsnīgu un saprātīgu atbilstību dievišķajai gribai. Šādas cildenas attiecības var pastāvēt tikai starp personībām. Patiesības jēdzienu varētu iespējams aplūkot atsevišķi no personības. Skaistuma jēdziens var pastāvēt bez personības, bet dievišķās labestības jēdziens ir saprotams tikai attiecībā uz personību. Tikai persona var mīlēt un būt mīlēta. Pat skaistums un patiesība būtu šķirti no cerības uz izdzīvošanu, ja tie nebūtu personiska Dieva, mīloša Tēva atribūti. Mēs nevaram pilnībā saprast, kā Dievs var būt primārs, nemainīgs, visvarens un perfekts, un tajā pašā laikā būt ieskauts ar arvien mainīgu un acīmredzami likumiem ierobežotu visumu, evolūcijas visumu, ar relatīvām nepilnībām. Bet mēs varam zināt šādu patiesību savā personiskajā pieredzē, jo mēs visi saglabājam personības identitāti un gribas vienotību, neskatoties uz pastāvīgajām pārmaiņām gan sevī, gan mūsu vidē. Galīgo visuma realitāti nevar aptvert ar matemātiku, loģiku vai filozofiju, tikai ar personisku pieredzi progresīvā atbilstībā personiska Dieva dievišķajai gribai. Ne zinātne, ne filozofija, ne teoloģija nevar apstiprināt Dieva personību. Tikai debesu Tēva ticības dēlu personiskā pieredze var panākt faktisku Dieva personības garīgo realizāciju. Augstākie visuma personības jēdzieni ietver identitāti, pašapziņu, pašgribu un iespēju pašatklāsmei, un šīs īpašības tālāk ietver sadraudzību ar citām un līdzvērtīgām personībām, kāda pastāv paradīzes dievību personības asociācijās, un šo asociāciju absolūtā vienotība ir tik perfekta, ka dievišķība kļūst pazīstama ar nedalāmību, ar vienotību. Tas Kungs, Dievs, ir viens. Personības nedalāmība netraucē Dievam dāvāt savu garu, lai tas dzīvotu mirstīgo cilvēku sirdīs. Cilvēka Tēva personības nedalāmība netraucē mirstīgu dēlu un meitu radīšanu. Šis nedalāmības jēdziens saistībā ar vienotības jēdzienu ietver gan laika, gan telpas transcendenci no dievības ultimāluma puses. Tādēļ ne telpa, ne laiks nevar būt absolūts vai bezgalīgs. Pirmais avots un centrs ir tā bezgalība, kas nenosacīti pārspēj visu prātu, visu matēriju un visu garu. Paradīzes trīsvienības fakts nekādā veidā nepārkāpj dievišķās vienotības patiesību. Trīs paradīzes dievības personības visās visuma realitātes reakcijās un visās radību attiecībās ir kā viena. Arī šo trīs mūžīgo personu esamība nepārkāpj dievības nedalāmības patiesību. Es pilnībā apzinos, ka man nav pieejama valoda, kas būtu pietiekama, lai mirstīgajam prātam skaidri izskaidrotu, kā šīs visuma problēmas mums parādās, bet jums nevajadzētu zaudēt drosni. Ne visas šīs lietas ir pilnībā skaidras pat augstajām personībām, kas pieder manai paradīzes būtņu grupai. Vienmēr paturiet prātā, ka šīs dziļās patiesības, kas attiecas uz dievību, arvien vairāk noskaidrosies, kad jūsu prāti pakāpeniski garīgosies secīgajās garās mirstīgā augšupcelšanās uz paradīzi epohās. Iesniedzis dievišķais padomdevējs, debesu personību grupas loceklis, ko Uversas 7. supervisuma galvenās mītnes dienu senči norīkojuši pārraudzīt tās šīs gaidāmās atklāsmes daļas, kas attiecas uz lietām ārpus Nebadona vietējā visuma robežām. Man ir uzdots atbalstīt tos dokumentus, kas attēlo Dieva dabu un īpašības, jo es pārstāvu augstāko informācijas avotu, kas pieejams šādam mērķim jebkurā apdzīvotā pasaulē. Esmu kalpojis kā dievišķais padomdevējs visos 7 supervisumos un ilgu laiku dzīvojis paradīzes centrā, visu lietu centrā. Daudzas reizes esmu baudījis augstāko prieku, uzturoties vispārējā Tēva tiešā personiskā klātbūtnē. Es attēloju Tēva dabas un īpašību realitāti un patiesību ar neapstrīdamu autoritāti. Es zinu, par ko es runāju.